Čau jaunieši, tiešām grūti ir redzēt, bet nu tad ejam uz priekšu. Pagājuši gadu es šeit tieši tāpat stāvēju, un mans uzdevums bija mazliet vairāk jums ieskicēt, ko kopumā dara zinātnes centrs, kuru es pārstāvu, bet vēl vienreiz īsts atgādinājums. Es zinu, ka šodien fokusā mums ir tehnoloģijas, bet zināšanai. Ja jums interesē zinātnes teātris un roboti un tādas aktivitātes, tad tā ir Autora iela 46, tātad pavisam tuvu šai darbības vietai. Otrs mūsu virziens ir dabas un vidas pētniecība, tas ir Zirgu salā 2, kas ir dabas māja, un trešais jaunākais, par kuru es tūlītiņ arī vairāk mazliet stāstīšu, ir digitālās ražošanas laboratorija FabLab, kas atrodas pilsētas centrā Klāva Ukstiņa ielā. Piefiksējiet šo vismaz te trešo adresi. Tātad par FabLab Liepāju absolūti jauns veidojums, kas ir radies šī gada 2. septembrī. Protams, iestrādnes tam ir bijušas iepriekš, bet tā publiski atklāts un atvērts ikvienam, tā skaitā jums, tas ir no septembra sākuma. Vispirms par to, kas ir FabLab. Šobrīd jūs redzat šeit pasaules karti, kurā ir attēloti visās pasaules malās eksistējoši, gan Covid laikā aizvērti FabLab. Tātad tas nav nekas absolūti jauns, tas ir pasaulē ļoti zināms koncepts. Ja jūs runāsiet ar jauniešiem ārzemēs, tad viņiem visiem būs skaidrs, kas ir tas, par ko jūs runājat. Tātad absolūti vienalga, vai jūs apmeklējat Liepājā esošo FabLab, vai jūs apmeklējat Kanādā, Amerikā, vienalga Spānijā, Itālijā esošu FabLab, jūs saņemsiet vienu un to pašu kvalitāti. Un FabLab vārds ir veidojies no angļu valodas, fabrication laboratorija, latviešu valodā mēs to tulkojam kā digitālā ražošana, līdz ar to šī vieta ir pilnīgi pār un ap digitālo ražošanu. Globāls tvēriens ir šai laboratorijai, tas ir saistīts ar to, ka tas ir pasaulē tātad plaši izplatīts. Otrs ir ar vienu ļoti nozīmīgu filozofiju, tas ir visu darīt pašiem. Tas attiecās arī uz jums, ja jūs nākat pie mums, tad visu jūs darāt paši. Mēs sniedzam jums tehnisko atbalstu, kā kaut kādus objektus realizēt, bet fokusā, kas strādā jūsu prāts un jūsu rokas. Šobrīd mēs atrodamies. Nu, tad, kad jūs aizbrauksiet uz Klāva Ukstiņa ielu, pirmā brīdī varētu mazliet noķert šoks par to, ka tā ir absolūti padomju laika veca ēka. Nesabīstieties, ieejot iekšā, jūs redzēsiet 100 kvadrātmetrus, kas ir absolūti mūsdienīgi, un tajā ir izvietots tātad 16 ar digitālo ražošanu saistītas iekārtas. Es, protams, nepagūšu ieskicēt par visām no tām, bet daļu no tām es ieskicēšu, pārējo tad jānāk pašiem pieredzēt uz vietas. Tātad par dažām no tām. Vispopulārākā un visbiežāk izmantotākā tieši no tās savu iespēju dēļ ir lāzergriezējs ar gravēšanas funkciju. Mums ir lielformāta lāzergriezējs, tas nozīmē, ka jūs varat lielformāta objektus pie mums izgatavot. Tas nenozīmē tikai, teiksim, A4 formāta objektus, bet patiešām lielformāta dažāda veida prototipus. Kāpēc lāzergriezējs ir iekārta, ar kuru sākt, jo to ir visvienkāršāk apgūt un tā dod rezultātu visātrāk. Viens piemērs, viss vienmēr digitālajā ražošanā sākas ar digitālu dizainu. Absolūti vienalga, vai mēs runājam par divdimensionāliem, trīsdimensionāliem objektiem, vai mēs runājam par projektēšanu vai par modelēšanu, vienmēr sākums būs datorā. Tā kā datori mums ir, bet var nākt ar saviem, var nākt ar savām programmām, kurās jūs esat ieraduši strādāt. Viens piemērs, tātad ir digitālais dizains, kā rezultātā otrajā bildē jūs redzat fizisku objektu un tālāk pievienojas jau klāt nākamā digitālās ražošanas iekārta, kas ir vakumformēšanas iekārta. Vakumformēšanas iekārtas galvenā funkcija ir izveidot formas, tā kā jūs redzat šeit, tātad pirmajā attēlā augšā ir izveidota forma no tā, kas ir ticis izgriezts lāzergriezējā. Varbūt kāds no jums apmeklē mūsu zinātnieku naktī. Tas, ko mēs darījām, mēs parādījām, kā digitālās ražošanas iekārtas izmantot ar virtuvi saistītos notikumos. Tātad, pateicoties lāzergriezējam un vakumformēšanai, tas, ko mēs izdarījām, mēs veidojām no šokolādes masas, veidojam dažādas
formas, kuras bērni jaunieši ēda un nesa mājās. Tuvojas valsts svētki. Iespējams, kāds no jums vēlas cepumus Latvijas valsts kontūras formā, vai varbūt tuvojoties Ziemassvētkiem, jūs vēlaties mazliet interesantāks piparkūks ēst. Tā kā šī ir vieta, kur nākt un mēģināt šīs lietas arī izgatavot. Tas bija viens piemērs. Šis ir arī piemērs no lāzergriezēja. Nav diezko skaisti, kā jums šķiet, kas tas ir domāts. Helikopters, vēl? Motoru piestiprinājums, vēl kādi varianti? Ventilators. Labi. Šis ir mans pats pirmais prototips, kad es ķēros klāt lāzergriezējam ar lielām ambīcijām radīt dronu. Šis ir mans pirmais priekšstats par to, kā izskatās drons, pie tām zināšanām, ka iepriekš esmu gan programējusi, gan arī konstruējusi dronus. Tātad tajā brīdī, kad man tas ir jādara absolūti pašas rokām, tad tā ir mana izpratne par to, kā izskatās drons. Tālāk bildēs jūs tomēr redzat, ka stāsts ir par izaugsmi. Pirmais ir attēls tas, kā tas viss sākās. Otrajā attēlā jūs redzat, ka es mazliet esam kaut ko vairāk sapratusi, ka fizikai šeit ir nozīme un ka tik šauri un tik daudz skrūves nepacels manu dronu. Trešajā attēlā esmu fundamentāli uzlabojusi dizainu. Ceturtajā esmu pārgājusi uz citu materiālu. Piektajā es esmu konstatējusi, ka ceturtajā man viss ir bijis asimetrisks. Esmu pārveidojusi šo te drona korpusu, līdz rezultātā sestajā jūs redzat no stikla šķiedras precīzi izgrieztu drona korpusu. Tas bija tas mans pirmais ceļš lāzergriezēja apguvē un pirmais ceļš uz pirmo jau reālo objektu. Tad, kad ir izveidots drona korpus, tad tālāk es ķeros klāt šīm te nosēšanās kājām. Atkal viss vienmēr sākas digitālajā ražošanā ar dizainu. Augšējos attēlos jūs redzat, ka es esmu veidojusi šīs te kājas, esmu mēģinājusi lāzergriezējā viņas izgriezt. Video materiālā jūs redzat, ka kājas ir diezgan ļurīgas un diezko droši sēdināt dronu nebūs. Sapratu, ka lāzergriezējs kā variants ir jāliek malā. Ķēros klāt pie nākamās iekārtas. 3D printeris. Klasiski lielākā daļa no jums pazīst 3D printeri, kas strādā ar filamenta tehnoloģiju, tātad, kas printē pa slāņiem. Tas, ko jūs redzat šajā attēlā, ir mazliet cita veida tehnoloģija. Tas tiek saukts par stereolitogrāfijas printeri. Stereolitogrāfijas printeris man ļāva izveidot ļoti precīzus, stingrus drona nosēšanās kājas. Nianse par šo te video materiālu, kāda vēlna pēc es kaut ko daru katlā, ir tā. Ja pārāk ilgi aizmirst, ka 3D printeris savu darbu ir izdarījis, tad viss materiāls sacietē. Un tie tiltiņi, kas tur ir pie tām kājām, tie ir vienkārši balsti, kas ir domāti, ka tie ir jānoņem nost. Bet, ja aizmirst, tad tas viss kopā sacietē un noņemt nost ir ārkārtīgi grūti. Līdz ar to ir jāpieslēdz mazliet radošā domāšana, jāuzsilda katliņš, ne tas, kurā mēs vāram olas un kartupeļus, bet cits. Un jāmēģina pie noteiktas temperatūras atkal dabūt viņu mīkstu, kā rezultātā atdalīt nevajadzīgo daļu. Tā tapa šīs nosēšanās kājas dronam. Ar to viss nebeidzās. Tā bija tā vizuālā, tā ārējā daļa. Nākamais drons jau ar to vien nepacelsies. Ar to, ka viņam ir korpus un ar to, ka viņam ir 4 nosēšanās kājas. Bija jāķerās klāt pie sarežģītākā, bet pie pašas interesantākās daļas, un tā ir elektronika. Un elektronika sākas pie šīs iekārtas, kas ir mazizmēra CNC frēze, ar kuras palīdzību tad var izgatavot dažāda veida iespiedu schēmas. Nemainīgi joprojām viss sākas ar digitālo dizainu. Tas nekas, ka mēs šobrīd runājam par schēmu, kas ir vairāk ar projektēšanu saistīts, bet arī tas top digitāli. Jūs redzat schēmas digitālo versiju par to, kā izskatīsies tā schēma, kas šķietam pacels manu dronu. Un šeit jau jūs redzat pārnesi uz
fizisku elektronikas schēmu. Vidējais attēls, protams, ir tieši konkrēti domāts dronam, bet aicinot jūs pie mums nākt, jūs vienmēr varat sākt ar pavisam vienkāršām lietām, vienkārši iemēģinot saprast, kā tas viss strādā. Nu, tur ir pavisam vienkārši ar frēzi izgriezt schēma, kā pievienojot bateriju, LED lampiņa vai iemirdzēsies vai neiemirdzēsies. Tā kā var nākt vienkārši sākt, eksperimentēt, nav jānāk ar lielām grandiozām idejām, bet arī tās mēs sagaidām. Šis ir tas rezultāts. Protams, ka es jums nepastāstīju par visu šo procesu, kā es nonācu līdz dronam, bet tad jūs dzirdējāt par lāzera griezēju kā fundamentālu iekārtu, par 3D printeru kā fundamentālu iekārtu un mazizmērā CNC frēzi, kas ir patiesībā fundaments tam, lai drons varētu pacelties. Digitālā ražošana nav stāsts par to, ka viss ir... Tā filozofija ir par to, ka jūs visu darāt paši, bet nedariet tās lietas, kuras ir lētāk nopirkt. Ja mēs varam nopirkt, teiksim, motorus, patiesībā arī motors būtu grūti izveidot, tad pērkam tos. Baterijas skaidrs, ka digitālās ražošanas laboratorijā netiek radīts, līdz ar to arī tās tiek iegādātas. Ir ārkārtīgi jāizvērtē, kas ir tās lietas, kuras jūs nākat radīt un kuras ir vienkāršāk nopirkt. Vēl daži piemēri, tātad neizejot cauri visām iekārtām, ko pie mums var. Es izgāju cauri vienai konkrētai idejai par to, ka jūs patiešām varat Liepājas Fablabā, teiksim, radīt šo no A līdz Z dronu. Ir arī citas iekārtas, šeit jūs redzat dažas no tām. Ja interesē liela formāta CNC frēze, interesē lieli kaut kādi objekti, dizainiski objekti, tas nav vienmēr stāsts par kaut kādu elektroniku, kas paceļās. Tas varbūt arī par dizainiskām lietām. Ja šeit ir ar mākslu saistīti cilvēki, tad šī vieta ir arī priekš jums. Dažas lietas, kas jums jāatcerās, tā kā mēs pat kā esam sākuši strādāt, mēs esam ļoti mainīgi gan savos darba laikos, gan kaut kādās savās aktivitātēs. Līdz ar to visātrāk par mums jūs varat uzzināt, sekojot mūsu mājaslapai. Pēdējā rindiņa ir sociālo adrese, un, ja gribās kaut ko uzrakstīt, ja kautrējaties piezvanīt, tad uzrakstiet, mēs atbildēsim uz jautājumu. Cita starpā šonadēļ notiek IT nedēļas ietvaros meistarklases. Šodienas visticamāk jūs jau nokavēsiet, bet ja jūs esat ļoti ātri, jūs varat mēģināt 3:30 vai kādu mirklīti pēc paspēt uz Fablabu, lai lāzergriezēju apgūtu, un piektdien notiek vinilgriezēju meistarklase. Tā kā jums ir iespēja apgūt šīs iekārtas. Atcerieties, ir 16 iekārtas, tad 16 dažādas funkcijas, pastāstīt tikai par dažām. Ja gribās zināt pilno spektru, tad ir nevajag kautrēties un vajag līdz mums atnākt. Paldies! Nē, es atvainojos. Vienu īsu video es tomēr gribēju jums parādīt, lai jums ir plašāks priekšstats par to, kādas iekārtas tur ir. Paldies, uz tikšanos. Fantastiski, fantastiski. Kurš ies savu dronu uztaisīt? Es pavisam noteikti apsveru. Bet arī man ir lietiņas, ko pastāstīt jums. Jā, pie vairākiem no jums es jau esmu ciemojies skolās, tāpēc čau atkal. Un jā, tad kā Agata jau teica, es darbojos jauniešu uzņēmēju darbības
un karjeras atbalsta centrā un arī digitālo inovāciju parkā. Un šī centra, varbūt īsumā par mani, esmu pēc izglītības programmētājs, bet ikdienā daru daudzas un dažādas lietas. Jā. Tad par šo centru, šī centra doma ir, kad jaunieši nāk ar savām biznesa idejām, un tad mēs šeit centrā tās mēģinām realizēt vai vismaz daļēji realizēt. Tātad ir kaut kāda ideja, kopā mēs saliekam galvas, izdomājam, tātad, kā tas tieši izskatīsies, kā to realizēt, un tad darbojamies. Jā, tad ko mēs tur varam darīt? Dizains, grafika, multimēdija ir plašs rīkus klāsts, ir programmatūra, ir datortehnika, kas ir tieši domāta šiem grafiskās planšetes un tā tālāk. Protams, ideja ģenerēšana sanākam kopā 2 galvas vai 3 galvas vienmēr labāk par vienu. Un, protams, ja jūsu ideja varbūt nepieciešama arī kaut kāda izstrāde, kodēšana, arī to mēs darīsim uz vietas. Kā jau teicu, plašs rīkklāsts, Adobe bibliotēkas, Autodesk, kas ir 3D modelēšana, protams, arī 3D vids, izstrādes vids, kur mēs šīs te idejas varam likt kopā. Jā, tātad izstrādē var būt daudz dažāda, varbūt jums ir nepieciešama mājaslapā, vai jums ir nepieciešama skriptošana, vai tā ir koda rakstīšana, to mēs visu kopā izdomāsim, kas tad tas īsti jums būs, vai tā būs aplikācija vai mājaslapa, un mēģināsim to realizēt. 3D modelēšanā, jā, tad varbūt jums ir vajadzīga strikti rasēšana, tad to mēs darām kādā no Autodesk rīkiem, vai varbūt Blenderī jums, jūsu ideja ir tur spēle vai kāda 3D scēna vai kaut kas interaktīvs, vai arī, jā, ir arī pieejams VR brilles, un šī izstrāde varbūt ir virtuālā vidē. Un dizains, jā, kā jau teicu, varbūt dizains ir gan tā kā aplikācijām, mājaslapām, vai varbūt tas ir kāds tēla dizains, vai arī tas ir, jūs darbosieties pie tekstila, un tad tas ir apģērba dizains. Ir viss iespējas plašs darbības spektrs, pie visu šī varam darboties. Un, jā, kā tad tikt šajā centrā ir digipelv/jukats, spiežam uz oranžo pogu, rezervējam sev laiciņu, pat cik ir 4 datortehnikas vienības, lai neveidojās kaut kādas rindas vai situācijas, ka kāds gaida uz datoru, tad aizsitam sev laiciņu. To var izdarīt, noskanējot to QR kodiņu. Yes, tas īsumā no manis, kā jau teicu, pie vairākiem no jums es jau esmu bijis ciemos. Super! Tā, Aleksandr, man priekš tevīm ir neliela dāvaniņa. Šitā ir tev. Paldies, ka tu esi tik forši un pastāstīji mums par iespējām. Un Kitijai man arī ir dāvaniņa. Man vēl tev jādod šitā. Paldies tev. Super! Superīgi! Ok, un tālāk.